Čau visiem! Mums tā trakā vētra ir pagājusi vakardienas. Mēs jau kā normāli copmaņi, protams, uzreiz uz ledus. Šodien tā kā gribējās pacopēt, bet mums ir jaunums atnācis. Mums ir Lawrence Active Target 2XL. Tas jaunais devējs, kas tikko ir parādījies, viņš te pirmais mums ir atvests demo versija. Mēs viņu tagad šodien taisamies testēt, paskatīties, kā viņš strādā. To, lai varētu arī uz ūdens redzēt, ne tikai tā. Bet es īsumā izstāstīšu tagad vienu lietu, ar ko viņš atšķirās no vecā devēja. Sāksim ar to, ka pirmkārt te var redzēt, ka viņam ir 3 dažādos leņķos 3 devēju rindas ieliktas. Ja mums agrāk bija kādreiz devējs strādāja 135 grādi, tas nozīmē, ka mēs uz priekšu redzējām tā un uz aizmuguru redzējām tādā leņķī apmēram. Tagad tie devēji ir salikti tādā veidā, ka mēs varam redzēt uz abām pusēm ielēcīgi. Mums ir 180 grādi, tas ir vienā plaknē viss strādā. Ja mēs tā skatāmies, tad mums sanāk, cik tālu mēs redzam uz priekšu, tikpat tālu mēs redzam uz aizmuguri. Tas tāds labs bonusiņš, man liekas, tā, kad meklē zivis. Tu vari ieregulēt uz abām pusēm, brauc laivā šķērsām devējs, pagrozi viņu bišķīt, un tu redzi gan labo pusi, gan kreiso. Tas varētu būt baigais bonus. Tā, nākamais no lielajām izmaiņām ir tas, ka viņam stars ir paplatināts no 18 uz 20 grādiem. Vai tas ir labi vai slikti, to mēs tūlīt paskatīsimies, kā tas dabā ir. Tā kā, tās ir tādas tehniskās lietas, kas ir tādas atšķirīgas no tā. Ir vēl viena lieta, viņš ir lielāks. Nācās mums te izsaukt draugu Denisu ar 200 kurbi, lai viņu varētu dabūt caurumā, jo viņš ir 190 mm. 189, ja precīzi, šitajā virzienā. Viņu nevar nekā āliņģi iedabūt. Un vēl viena fiška ir, man iedeva līdzi šitas jaunais Patriot mazais kruķīts ledum. Patiesībā nenormāli viegls un nenormāli smuki uztaisīts. Alter Baltika viņu var dabūt, viņi tagad tikko ir parādījušies. Vai ne tikko, jau varbūt kādu laiku ir, bet nebija kaut kā piefiksējis. Šausmīgi viegliņš, jo tas ir viņam lielākais bonus, jo man bija uztaisīts no ņeržas tāds riktīgs, tu ir ko stiept. Šitas ir tāds viegliņš foršs. Tad īsumā pa tehniskajām lietām, laikam, te vairāk nekā jauna nav. Viņam būs arī tāds gals, lai viņu vieglāk pagriezt ir scout režīmā, no lejas režīma. Downs un forwards viņam nekas nav jāgroza, viņam viss strādā vienlaicīgi. Tā kā, kaut kā tā. Tā kā, liksim ūdenī, un tālāk es parādīšu pa iestatījumiem, iziesim cauri, pastīsimies, kas ir mainījies, kas ir interfeisā mainījies, varbūt kaut kas ir. Un tad jau skatīsimies tālāk. Tā, augsts paliek, mēģināsim tempos iefilmēt tagad, kā tas viss uz ekrāna izskatās. Šobrīd devējs ir ūdenī. Dziļums te nav liels, 4 metri, 4,5 metri kaut kādi. Bet iziesim varbūt tad cauri no sākuma iestatījumiem. Šitie ir mums rūpnīcas default iestatījumi. Tie, kas jaunos updates ir uzlikuši, viņi jau šito visu interfeisu ir redzējuši. Būtiskākā atšķirība no iepriekšējā bija tā, ka šeit ir parādījusies šī te funkcija auto reverse. Es parādīšu uz ekrānu. Šajā vietā mums uz 0 punkta šobrīd devējs atrodas. Bet ir iespēja, ka mēs uz abām pusēm to devēju pastumjam tā kā projām. Viņi bija arī otrajā targetā vienkārši iespējams, bet ne tik daudz. Un šeit mēs varam pamēģināt, piemēram, tagad iestatījumos uzlikt. Varbūt sāksim ar to, kad uzliksim tā. Man ir 11. palete, es ar viņu vienmēr arī strādāju. Un tās paletes tagad ir daudz dažādas. Gaumas lieta kāds, kuru grib. Man šitā ir vismīļākā, es visu vasaru viņu dragāju un man viņa patīk. Tā, trokšņi. Te ir off, izskatās šitā. Low izskatās šitā nedaudz, tā vidēji ir pavisam tīrs. Un high ir vispār kristāls. Pie tā mēs pievērsīšu uzmanību uz jūteņa viena pelda. Es varbūt precīzāk uzgriezīšu. Viņa ir tuvu, bet vienalga viņa tur ir. Un pamēģināsim tagad off. Es nezinu, zivs izmērs un teiksim, tā struktūra bišķīt mazāks. Viņš palika sliktāk redzams, bet ne tā, ka kritiski. Un patiesībā šito ir panākuši ar ko? Sakarā ar to, ka to staru paplatināja, viņš tagad mums ir 20 grādu platumā. Pacēla uz augšu frekvences. Apakšējo frekvenci no 550 pacēla uz 650 un augšējo pacēla no 1100 uz 1003 kHz.
Attiecīgi, jo ir augstāka frekvence, jo viņš labāk šķeļ ūdeni, labāk atnāk atstarojušais stars atpakaļ. Un tas pie tāda ūdens, kā šobrīd, piemēram, temperatūra gan jau ir grāds vai 2 var būt pat. Tas ir diezgan svarīgi, īpaši arī duļķainā ūdenī. Jo augstāka frekvence, jo labāk mēs redzam to bildīti. Tā, uzliksim forwardu, uzliksim, piemēram, 40. Tas ir tā kā vecajā skats uz priekšu. 40 pa daudz, mēs 30 redzam, liekam 30. Tagad mums ir pilns ekrāns, aizējam atpakaļ. Un tagad ir tas auto revers. Mēs varam pagriezt uz otru pusi, visu pastumt šitā 30. Bišķī bildīte ir tāda nepierasta, jo devējs rekur atrodās šitajā vietā uz nulītes, tieši pa vidu ekrānam. Bet ja mēs grozam uz riņķi, mēs tagad redzam 20 metri uz turieni, 20 metri uz turieni. Tas ir tīrais, ko mēs redzam. Un tas ir 5 metru dziļumā. Vienvārds sakot tā, dačiks ir interesants. Man ir vēl viena lieta, ko es gribēju iefilmēt. Man pašu interesē tieši skaut režīmā, kā viņš strādās. Jo viņam ir skauts arī, downs auto, viss ir palicis pa vecam, bet viņš forwardā ir pastāvīgā un downā vienlaicīgi. Mēģināsim tagad ieborēt lielāku caurumu, pagriezīsim skaut režīmā un pavērosim, kā tās raudas tur papakš ņemās. Tā, nākamā opcija mums ir skaut režīms. Tā kā mēs pārslēdzam, var redzēt tas auto down forward. Tie divi jau tagad mums ir kopā šitajā devējā. Uzliekam skaut, mums tagad stāv. Un tad skautam ir viena baigā fiška. Tā galvenā fiška ir palete. Lai kaut ko labi varētu redzēt, ir jābūt vienkārši pareizai krāsu paletē. Jo tagad, piemēram, ir pirmā uzlikta. Tā, it kā jau redz, it kā viss ok. Bet paspēlēsimies ar šito. Te jau ir labāk, tie arī forši. Un te nezinu, grūti spriest. Lai gan te var redzēt, reku zivs iet. Vienkārši pa grunti reku vēl viena zivs liena. Šitā starp citu bišķīt pat lielāka. Tas nozīmē, ka baigi interesanti sāk palikt. Mēs gan esam sekli, te mums ir 4 metri. Uz priekšu es uzliku 14. Tā ir baigi interesantā tēma, šitam es tā kā vasarā labprāt pieķertos. Dabīgi, ja laiva šūpo, tad tas nav baigi forši. Gan jau, ka tur ir bišķīt ir šitā. Jā, es tagad kustinu devēju vienkārši, bet tāpat normāli saprast. Es domāju, ja tur medī līdekas un pietiekami lielas līdekas, viņām vajadzēja būt labi redzamām. Principā, ja sapāru ar otru devēju, ka viens rāda forward un viens rāda skaut režīmā, es domāju, tas ir diezgan tāds nopietnas ierocis varētu būt copēji. Jā, šitas ir interesanta lieta. Principā ir tā, ja piestrādā, reku manuprāt, aiz akmens kaut kāda zivs kustās, ja piestrādā ar kontrastiņiem un piestrādā ar krāsu paletēm, tad baigo rezultātu, manuprāt, var dabūt. Jā, šī lieta man ļoti ieinteresēja, pieķeršos klāt. Ir viena cita lieta, kas ir interesanta, varbūt kāds ir atkodis. Es kaut kur neatceros, redzēju, padodiet ziņu, kā uz stieņa regulēt sagāzumu elektriski priekš šitā devēja skaut režīmā. Ja kādam ir, dodiet ziņu, kāds ir izstrādājis jau. Labprāt paskatīšos, kas tas tāds ir, jo tas varētu baigi noderēt. Tā mums izskatās jaunais devējs. Gan jau, ka mēs viņu arī dzīvē padzināsim, tad, kad vasarā tiksim viņam klāt. Tā kā, man īstenībā ieinteresē, jā, jo tā bildīte arī priekš ziemas ir baigi foršā. Vasarā, tad, kad būs duļķa ūdens un tam līdzīgi, tad jau filmēsim atkal nākamo video. Čau visiem, tiekamies uz ūdeņiem!